Lai veicinātu iekļaujošas darba vides attīstību, norisinājās starptautiskas apmācības, inovatīvas nodarbinātības prakse, darbinieks kā pakalpojums. Tajā ar savu pieredzi dalījās gan uzņēmēji no Latvijas, gan arī Zviedrijas, bet plašāk par šo tematu stāstīsim jau turpinājumā. Lai atbildētu uz aktuālajām darba tirgus vajadzībām un veicinātu iekļaujošu darba vides attīstību, Valmierā tika rīkotas starptautiskas apmācības, kurā piedalījās dažādi uzņēmumu pārstāvji. Viena no vietām, kur ir iespēja strādāt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ir uzņēmums SIA Sano. Pieredze mums ar cilvēku ar tādu garīgu raksturu traucējumiem, bet, protams, viņš varēja pats par sevi parūpēties un darīt lietas, bija arī tāds aicinājums. Viņš dzīvoja visu mūžu pansionātā, bet viņš bija izvēlējies pamēģināt apgūt arūdu tieši veļas mazgāšanā un tādā jomā. Mums no sākuma tas likās tā grūti varbūt, likās, kā tas būs puisis, jo pārsvarā šo darbu veids lielākoties sievietes, bet mēs piekritām šim projektam. Nerad dzirdēts, ka cilvēki, kuriem ir intelektuālās attīstības traucējumi, saskarās ar grūtībām brīdī, kad viņi vēlās atrast darbu. Tiek gan uzskatīts, ka mūsdienās uzņēmēji pretīmnākoši un cenšas nodrošināt šādiem cilvēkiem darba vietas savā uzņēmumā. Tiesa gan ir arī gadījumi, kad meklējot darbu, cilvēki ar īpašām vajadzībām saskarās ar atteikumiem. Runājot par darba devēju attieksmi, es aicinātu Latvijas darba devējus. Es zinu par standartiem, es zinu par prasībām, izglītību, norādīt CV un tam līdzīgi, bet īstenībā es aicinu tomēr, neskatoties uz to, ka varbūt nav pietiekama izglītība vai kaut kas liek domāt, ka kaut kas nav īsti pareizi tajā formālajā CV veidlapā, tomēr uzaicināt uz sarunu. Tikšanās ir vienmēr labāka nekā ignorance. Runājot jau par šādu veidu mācībām, sanākušie uzskata, ka šī ir ļoti vērtīga pieredze, kurā jomas speciālisti, sanākot kopā, var apmainīties ar pieredzi, nodibināt sakarus nākotnē. Kā arī viennozīmīgi, šī ir lieliski iespēja iemācīties ko jaunu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi vispār runāt par šo tēmu, kas ir iekļaujoša darba vide, ņemot vērā, ka sabiedrībā ir dažādas mērķa grupas, kas joprojām nav iesaistītas darba tirgū. Līdz ar to, man liekas, sākt runāt īpaši Latvijā par šīm tēmām ir ļoti svarīgi. Tā teikt, iesildīt uzņēmējus par to, ka jā, ikvienam ir iespējas būt daļai no darba tirgus. Vienkārši mums pašiem ir jābūt atvērtiem, tātad veidot to darbu tik nedaudz citādāk. Es aicinātu tiešām mācīties no labākajiem, kas ir šajā jomā, un tie ir Skandināvija. Un man prieks, ka tas notiek Valmierā un tas notiek šeit, Solī, un ka mēs tomēr virzamies uz šo iekļaujošo sabiedrību un iekļaujošo darba vidi. Apmācības apmeklējušie uzņēmēji izsaka cerību, ka arī nākotnē šādas nodarbības notiks arvien biežāk, gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā.